Sveiki, esmu Anna Lazdāne un kopā ar Markusu Kruglošu šodien prezentēsim savu darbu pārdošanas tehnikas, procesu un metodes kursa ietvaros. Sveiki, mani sauc Markus Kruglovs, un mēs ar Andu izveidojam darbu par mūsu uzņēmumu Veselīgā pauze. Tātad Veselīgā pauze ir mūsdienīgs ēdināšanas uzņēmums, kura mērķis ir piedāvāt gardus un veselīgus sabalansētus ēdienus, un tas ir veids, kā parūpēties par sevi un baudīt kvalitīvāku un līdzsvarotāku dzīvi. Mūsu uzņēmuma centrālā virtuve atrastos Rīgas centrā, un tā ir tāda ļoti laba vieta, jo nodrošina ērtu piekļuvi visiem pilsētas rajoniem. Un arī pašiem Rīgas pilsētniekiem centrā strādājot, tā ir vieta, kur ērti nokļūt un ērti paēst pusdienu pārtraukumā maltīt. Lai gan veselīgā pauze savu darbību ir uzsākta pavisam nesen, mūsu komandai ir ilgadēja pieredze ēdināšanas jomā un strādā profesionāli 5 darbinieki, kuri no tiem 2 ir šefpāri, 2 klientu apkalpošanas speciālisti, kur strādā mājās, un viens administratīvais darbinieks. Uzņēmuma mērķis ir kļūt par vienu no vadošajiem veselīgas ēdināšanas uzņēmumiem Latvijā, izceļoties ar noteiktu kvalitīvu ēdienu. Piedāvājumā ietilpst sabalansēts ikdienas maltītes, pokju bļodas, svaigi salāti un vitamīniem bagāts smūtī. Mūsu uzņēmumā Veselīgā pauze galvenā prece ir veselīgi un sabalansēti ēdieni, piemēram, kā Markus minēja, ir pokie bļodas, svaigi salāti, smūtī, augļu batoniņi un vegetārie ēdieni. Arī galvenās Mums ir arī galvenās īpašības un priekšrocības. Tie ir izgatavoti no svaigiem, dabīgiem un sezonāliem produktiem. Tie nesatur mākslīgas piedevas, piemēroti arī dažādiem dzīvesveidiem, gan arī vegāniem, un palīdz saglabāt enerģiju, veselību un labu pašsajūtu, un arī ātri un ērti baudām aizņemtā ikdienā. Jā, tā tad pakalpojums un klientu vajadzību risinājums. Mūsu pakalpojums uzņēmumu ir piedāvāt ēdienu piegādi uz mājām vai arī darba vietā. Bet arī mēs nodrošinātu uz vietas, noteikti mums būtu maza vietiņa, kur nodrošinātu uz vietas arī cilvēkiem ieskriet un paņemt ēdienu vai baudīt to uz vietas, vai, protams, arī piedāvājumu ar piegādes mājām. Un kāds risina klientu vajadzības, palīdz ietaupīt laiku, nodrošina veselīgu uzturu bez lieka stresa, jo pašiem nav jāgatavo, un piedāvā ērtu un pielāgotu piekļuvu kvalitīvai pārtikai, un veicina ilgtermiņa veselīgas ieradumus. Mūsu atlases kritērija. Vecuma grupa tie ir no 18 līdz 40 gadiem, dzīvesveids veselīgs, aktīvs, aizņemts, un atrašanās vieta ir Rīga un lielākās visas pilsētas. Intereses, uzturs, fiziskās aktivitātes, labsajūta, vidē draudzīgs dzīvesveids un ienākumu līmenis ir vidējs un augstāks, kas gatavi maksāt par kvalitāti. Mūsu klienti ir studenti, biroja darbinieki, jaunie profesionāļi, fitnesa entuziasti un vegāniskā dzīvesveida piekritēji, kuri meklē sabalansētus un gardus ēdienus bez liekas piepūles. Jā, pakalpojumu klienti ir tie, kuri vēlās ilgtermiņa risinājumu, piemēram, ēdienu piegādi ar iespējamo abonemēšanas plānu, kas mums arī būtu, kā arī personalizētu uzturu piedāvājumu. Preces mērķi klienti ir tie, kas izvēlās maltītes vietas vai līdzemšanai, un viņu prioritātes ir garšīgs un kvalitīvs un ātri arī pieejams ēdiens, kur pašam nav jāgatavo, viss ir ātri, kompakti, viss perfekti sabalansēts ēdiens un galvenais, ka veselīgs ar ļoti labām uzturvielām. Mūsu produktu un preces mērķa grupu prioritātes un vajadzības ir garša, ātrums, veselīgums un draudze. Viņiem vajadzīga iespēja arī ātri pāriest, nezaudējot veselīgumu. Un ko pakalpojumu klienti vēlas, tas ir vienkāršot savu ikdienu, uzticamu piegādi un iespēju personalizēt ēdienu un gūt arī pārliecību, ka viņu uzturs ir sabalansēts ilgtermiņā. Tātad līdzīga uzņēmuma Latvijas tirgu, kas atbilst mūsu mērķu klientu kritērijiem. Pirmais no tiem ir daudz laša.
Šis uzņēmums specializējās veselīgos mūsdienīgos ēdienos, līdzīgi kā arī mēs, pokie bļodas un sushi. Otrais uzņēmums ir Meat Coffee and Kitchen. Šī ir moderna kafejnīca, piedāvā veselīgu ēdienu klāstu, tostarp salātus, smūtijus un citus sabalansētus produktus. Stockpot piedāvā plašu klāstu ar veselīgiem sabalansētiem ēdieniem. Uzņēmums koncentrējas uz svaigām, dabīgām sastāvdaļām un piedāvā gan veģetāros, gan vegānos variantus, kas atbilst veselīgā pauze konceptam. Mūsu uzņēmuma galvenais produkts šajā gadījumā ir iknedēļas veselīga ēdiena piegādes abonements, kas tiek pielāgots katra klienta vajadzībām un dzīvesveidam. Klientiem tas nodrošina sabalansētu uzturu bez liekā stresa un laika patēriņa. Tātad šī ir mūsu pārdošanas sarunas struktūra. Sarunas posmi ir sadalīti 7 posmos, ko arī mūsu darbinieki ir iepazīstināti ar šo sarunas posmu. Pirmais posms ir sarunas uzsākšana, otrais posms ir klientu izzināšana, pēc tam sako risinājumu piedāvāšana, iespējamie klientu iebildumi, uz kuriem jāspēj mācīt atbildēt, pārdevēja argumenti, servisa piedāvājums un sarunas noslēgums. Un šeit ir sarunas, piemēram, dialogu veidā. Tātad es būšu pārdevējs un Anna būs klients, un tad mēs iejutīsimies šajā dialogā. Labdien, mani sauc Markus, es pārstāvu uzņēmumu Veselīgā pauze. Vai jums būtu iespējas brīdi paklausīties par mūsu veselīgā ēdienu piegādes pakalpojumu? Jā, varam aprunāties. Kā jūs šobrīd organizējat pusdienas darba dienās? Parasti pasūtu kaut ko no tuvākajiem piedāvājumiem vai gatavoju iepriekšējā vakarā. Ok, mēs piedāvājam sabalansētu un veselīgu ēdienu ar piegādi uz darbu vai mājām. Mūsu ēdienkarti iespējams pielāgot jūsu vēlmēm, vai jums tas varētu būt aktuāli? Grūti pateikt, neesmu pārliecināta, vai man garšos. Lai jūs varētu pārliecināties, mēs piedāvājam bezmaksas degustācijas komplektu. Tas ļaus novērtēt ēdienu kvalitāti bez jebkādām saistībām. Labi, pamēģināšu. Tad ļoti labi. Kāds būtu ērtākais saziņas veids? E-pasts vai tālrunis? Es nosūtīšu piedāvājumu un pēc pāris dienām sazināšos, lai saņemtu jūsu atsauksmi. Lūdzu, rakstiet man uz manu inboxu, kur ir, jūs varat droši pierakstīt gabriela.ma. Paldies! Nosūtīšu informāciju jau rīt, lai jums veselīga diena. Tagad es būšu pārdevējs, un Markus būs klients, un tagad mums būs saruna par negatīvās pārdošanas piemēru. Labdien, mani sauc Anna. Es pārstāvu uzņēmumu Veselīgā pauze. Vai varu jums uz brīdi pastāstīt par mūsu veselīgā ēdiena piegādes pakalpojumu? Sveiki! Nē, paldies! Mani tas neinteresē. Varbūt tomēr varu īsi pastāstīt. Mēs piedāvājam sabalansētus maltītes ar piegādi uz mājām vai darbu. Tas varētu jums noderēt ikdienā. Es, diemžēl, pats gatavoju un neizmantotu šādus servisus. Saprotu, mums ir arī degustācijas komplekti, kurus var izmēģināt bez maksas. Es tiešām neesmu interesēts par šādu pakalpojumu. Lūdzu, nesazināties ar mani vairāk. Protams, atvainojos par traucējumu, lai jums jauka diena. Jā, tātad šis bija negatīvās pārdošanas sarunas piemērs. Tātad liels paldies jums par uzmanību. Šī bija mūsu prezentācija, ko mēs izveidojām ar Andu kopā. Un mūsu novēlējums, lai ik viens no mums spētu rūpēties par sevi un savu labsajūtu, izvēloties veselīgu uzturu, kā soli tuvāk līdzsvarotai, enerģiskai un harmoniskai ikdienai. Un mēs ļoti atvainojamies, ka mēs, kā visi pārējie, neesam ar kamerām ieslēgtām.